Sveiki, man draugi, es esmu Taifuns. Draugi, jums visiem no jaunas dienas sirsnīgs sveiciens. Sveicieni, cieņa, mīlestība! Šodien nolēmu sākt video ar dārza visizskatīgāko, visharizmātiskāko, īstu vīru, Faisalu. Šis puisis. Apstājies asī, nomierinies, meitiņ, nekliedz. Pasties uz Toniju, kā Tonijs spēlēs ar Faisalu. Šī puiša vieta ir aiz šī konteinerā. Mēs sēžam iekšā. Asī, vai tu vari atnākt, meitiņ? Vai tu vari atnākt, meitiņ? Paga, Tonija, Nataša, paga. Asīģa, nāc. Nāc, Asī. Kāpēc tu dusmojies uz Faisalu? Uzcel Asī uz tā, lai viņa pavizinās. Asīģa, vai es tevi pavizinātu ar Faisalu? Neklausīgs. Ko es teicu? Redz, viņš sēž šajā konteinerā un dauza. Pavēc to cauruli kaut kā. To virtuves cauruli es varbūt divreiz jau nomainīju. Brāli, viņš nāk visu laiku. Viņš to cauruli izrauj. Šim puisim kaut kas ir pret to cauruli, vai ne, Faisal? Kāpēc tu dusmojies uz šo cauruli, dēls? Nē, Nataša, apstājies. Nataša, skaties, Feizal uz tevi sadusmosies. Tagad Asijai nav ko teikt. Asija, vai lai es tevi izvadāju kopā ar Feisalu? Ko? Vai lai es Asiju izvadāju kopā ar Feisalu, Asiju? Paga, es viņu uzsēdināšu. Paga, Tonija. Tonija, meitiņ, ej prom no turienes. Paga, mēs Asiju izvadāsim, paga. Paga, dēls, paga. Asija, kā priekšā? Mēs vedam Asiju pastaigā ar Faisalu. No šī brīža mūsu ēzeļu tūras ir sākušās. Faisals, vai tad visiem jāvizina ar zirgu? Mēs arī varam izvizināt ar ēzeli. Pilns servis, mēs arī vedam pastaigā suni. Asija, cik gan tu esi paklausīga, meitiņ. Ko pasties uz Asijas izskatu? Un vēl viņi tu stāv nemaz nekustās, paskaties. Mašallah manai meitai. Mana gudrā meita, es viņas ļoti mīlu, viņas ir man patiesā laime, paskaties. Kā cilvēks var nejust prieku rūpējoties par viņām? Kā? Paga, lai es noceļu Asiju. Paga, šoreiz Faisals sadusmojās. Šoreiz viņš iekodīs Asijai. Skaties. Šoreiz viņš iekodīs Asijai. Dāvs nepārplēs to. Es to galvu salauzīšu. Dzirdēji? Nekauņa, apstājies. Pavilk Faisalu mazliet. Paskatīsimies uz viņas seju. Pacelsim viņa lūpas. Tā, labi. Paskaties arī uz Faisala zobiem. Mašallah. Vai tu redzi? Brāl, tu nekad netīri zobu. Faisal, kas notiek ar taviem zobiem, Faisal? Ko? Kas notiek ar taviem zobiem, dēls? Ak, palaidis, viņš atkal gatavojas uzliek man virsū tas blēdis, gaida to brīdi. Šodien, draugi, jau kādu laiku nav bijis video no saimniecības. Ja atceraties, vakar mēs pēdējo reizi bijām devušies uz darbnīcu. Šodien, ja būs lemts, mēs aizdīsim Karlus turp. Un kā par nelaimi, vēl arī sāka līt. Laiks mazliet sabojājās. Šodien mēs sagatavosim Karlosu, lai viņu turp aizvestu. Tur bija, kā jūs zinat, ļoti traks Dogo un Keina Corso. Īpaši pēc video viņi tur gan arī sakāvās, nedaudz uzkurināja viens otru, paskatieties tikai. Tas, cik mierīgi jūs viņus redzat, nav nekādas sakara ar to, kādi viņi ir, kad viņi sajūg prātā. Ja šodien, ja Dievs dos aiziesim, es jums parādīšu. Šodien mēs redzēsim vienu no viņu bērniem. Es izlaidīšu Džokeru Hanimu, mēs viņu redzēsim, jūs viņu sen neesat redzējuši. Es palaidu savus leģendus. Leģenda, Sofija, leģenda. Skaties tagad uz leģendu. Leģenda, ko šis Faisals saka, dēls? Dēls, ko šis Faisals saka, leģenda? Ko viņš saka, dēls? Mēs vēl neesam pieradinājuši leģendu pie viņiem. Mašallah, mazlauva. Deistān, vai lai arī tevi izved pastaigā kopā ar Faisalu, jā? Paskaties uz Faisalu, viņa izskats man vienkārši nogalina. Mans lūgums jums, brāli, nelauziet mani. Klausies, vai dzirdi balsi? Balsi, mašallah, ir ļoti spēcīga. Skaties! Tas nesi prātīgs. Kas notika, Nataša, kas notika? Deistān jau tagad... Deistān, tu jau tagad redzi, kādas kustības viņi dara, vai ne, Gohans? Ja viņi izaugs, būs traki. Hei! Nespēlēties ar Faisalu. Deistān, tēti, uzvedies prātīgi. Nāc, iziesim no šeit. Ko es teicu, jā? Mans lūgums jums. Nelauziet manu sirdi. Lūdzu, lai atbalstītu, nospiediet patīk šim video, abonējiet un atstājiet komentāru. Es būšu ļoti priecīgs. Jūsu patīk un komentāri man ir ļoti vērtīgi. Neesiet slinki. Atbalstiet mani. Tam video vēl nav savākt 8000 patīk. Es gaidu, draugi. Uztaisiet kārtīgu patīk lavīnu. Šodien, ja būs lemts, paņemsim Karlos tēti un dosimies reidā, vai ne, Tonija? Vai arī Kaplans ir atnācis? Kaplans, mans meitenes. Pagaid, Nataša, pagaid, nē. Nepietuvinieties tam. Neiet tūmā psihopātai medūzai, paskaties. Viņi ir kā briesmonis. Pat suņi iet vienā rindā. Viņi uzmanīgi iet, lai medūza viņas nenoķertu. Naktī labi nolīja lietus. Šodien arī ir pamatīgs augstums, brāli. Kur ir pavada? Iekšā. Tagad nāc palaidīsim arī mūsu meiteni Noru. Nora! Kur ir mana skaistule?
Kur ir mans itāļu ārzels? Manas palaidnīgās meitenes, paga. Paga. Netrandiet Toniju. Esmu klāt, Nora. Nora, mana meita! Nora! Vai lai es arī tev paņem līdz uz reidu kopā ar Karlosu? Ko? Draugi, arī Nora sāk kļūt arvien atvērtāka. Viņa sākus izrādīt nelielu agresiju. Kāpēc tu šo akmeni šeit iesprūdi? Nāc, meitiņ. Nāc, man lauvenīt, nāc. Nāc šurp, lai es tev samīļoju, nāc. Hopa. Maršala, manai meiti. Ei, esiet uzmanīgi! Nekaujieties, apstājieties, paskatīšos. Tonijs uzreiz lien klāt Norai. Nora bija tik laimīga, kad iznāca ārā. Nāc, meitiņ, nāc. Nāc, Nora, nāc. Maršala, manai meiti. Brāl, redz, visas kucītas savā starpā labi satiek. Ļoti labi sanāk, bet šis Tonijs dažreiz traucē. Tagad īpaši cenšos šo Destana baru kārtīgi saradināt. Kad viņi izaugs, es gribu, lai viņi visi būtu brīvi. Lai viņi nebūtu pārāk strīdīgi, bet Destana nākotne izskatās mazliet problemātiska. Hei, kas notiek, hei? Šš! Nomierinies, nē! Apstājies, Nora, apstājies, meitiņ, apstājies, mikrofons! Apstājies! Klausies! Pagaid minūti, dēls. No visām pusēm suņi metās virsū, Nora atstāja vienu, ielenca viņu. Tu redzēji, vai ne? Tiešām, Dieva vārds. Hei, nofilmē princesei mazuļus, viņi ir iznākuši pie durvīm, paskaties. Nu, princes, kāpēc mazuļi klaiņo ārā? Ko, meitiņ? Visi mazuļi ir izgājuši ārā, paskaties uz viņiem, nu. Nāc, samīdosim viņus, nāc. Tagad viņi noteikti no manas bēgs. Princese! Meitiņa, vai tu izvedi mazuļus pastaigā, mīļā? Mazulīši izskatās tik nevainīgi, ak, Dievs, mans Dievs. Mazulīši! Vai jūs pastaigājaties ar savu mammu? Pagaid, paskatīšos, paņemšu vienu. Pagā! Pagaid, princese sāk uzbrukt, paga. Vispār neejam, brāl, vispār neejam. Princese šoreiz sadusmojās, ka citi suņi tuvojās viņas kucēniem. Viņa visiem iet virsū. Tētis Odins! Kā iet mans lauva? Parāda arī fistiks mazuļus. Mazulīši, kur ir mani mīļumiņi? Kur ir mani mīluļi? Kur ir manas skaistules? Ko jūs tur darat? Paskatīsimies. Rokijs! Tu esi Rokijs vai Roka? Kas tu esi, dēls? Rokijs! Bončuks! Bončuks! Rokī nebiedē kazas? Nāc šurp, es jums, draugi, parādīšu visus viņas bērnus. Mums vēl nav beigušies metināšanas darbi. Cerams. Cerams nākamgad pabeigsim. Vai mēs jau rādījām šo būri? Nē. Vai mēs šo nebijām rādījuši? Pašās beigās mēs uztaisījām šo vietu. Palika tikai šī vieta, draugi, un vēl vidējais būris. Šo vietu mēs arī labi nostiprinājām. Palika 2 būri. Meitiņ, tu dari kopā ar mani, mīļā? Pagaidi, Nora, pagaidi. Šī Nora mirst no mīlestības pret mani, arī šī meitene. Hei, Nora, meitiņ, vai lai arī tev palāž? Arī šo meiteni es palaidīšu. Ir tāda problēma. Tagad jūs redzēsiet, viņa neatiet no manis. Pastāvīgi seko man kā aste, skaties. Skaties, viņi seko man kā aste. Šie Cane Corso, mani tādi ir, vai arī citiem viņi ir tādi paši, es nesaprotu. Viņi visi tā staigā man pakaļ. Skrien, meitiņ, skrien! Skrien! Viņai viena kāja vēl nav atlabusi. Cerams, drīz viss būs kārtībā. Zeinā! Vai lai arī tev izlaiž, meitene? Vai tu nāksi? Nāc šurp, Zeina. Tu arī esi izlījusi savu ūdeni, skrien! Skrien, meitiņ! Hopala, 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 hopala. Nāc! Karlos Baba! Vai tu arī pastaigāsies? Ko? Mārla arī šeit guļ, Mārla, kāpēc tas būrī? Karlos, vai lai es tev izlaižu? Atver, Ko? Vai man paņem Karlosu? Arī Karlos šeit ir kārtīgi izdarījies, mašala. Viņš te viss ir sačakrējis. Ja mēs viņu ielaidīsim, izcelsies kautiņš. Karlos! Pagaid, tu man zem kājas esi, nāc šurdēls. Nāc šurdēls, asils! Vai lai es to izņem, ko? Vai lai es izņem Karlosu? Ielaidīsim viņu kopā ar Džokeru. Vai viņš no turienes izlēks? Aleks, nomierinies, meitiņ. Stāviet, labi, neķeriet kreņķi. Eik to svabā. Ielaidīsim to, bet tagad Eskobars danāsies pēc Faisalu. Atstāj, pagaidi, lai paņem Karlosu. Karlos!
Kārlis, tagad sajūta prātā, viņš saprat, ka tūlīt izies. Kārlis, es tev paņēmuši, bet pagaidi, meitiņ. Nestaigā man zem kājām, redzēji? Viņš visu laiku ir man blakus, redz? Jā, meitiņ. Pagaidi, paņemsim Kārlisu. Es viņu aizvedīšu arī uz to vietu. Mums nevajadzēs tu izvest asilu. Ko? Vai asils arī lai nāk? Ko? Es uzreiz uzlikšu siksnu. Vai šī siksna derēs viņa kaklam? Pamēģināsim, paskatīsimies. Dievs! Ak, dēls, tu iesprūti tur kāju, pagaidi. Labi. Lai iziet aklai, būs kautiņš. Momiernieties. Hei! Apstājies. Labi. Apstājies, puika, apstājies. Bet, puika, kā mēs nogādāsim šo uz darbnīcu, Gohans? Skaties uz šo. Ja mēs to nevarēsim savaldīt, zini kā? Mēs sev sagādāsim lielas nepatikšanas, jā. Puika, šitā tas nebūs. Ļauj man tev to ķēdi uzlikt. Es tagad nejūtos mierīgs. Tā nav viņa ķēde, brāli, viņam ir cita. Šī? Otra tā garā. Paga, paskatīsimies. Vai tāda ķēde derēs tam kaklam, mašallah? Paskaties uz šo, mašallah. Paga, puika. Paga, es uzlikšu, paga. Labi, apstājies. Apstājies, meitiņ. Skaties, šis ir tavs brālis, Kārlis. Lai esi paaugsies. Jau smīvs. Ja Dievs dos, vai esi paaugusies. Turie. Pagaidi, dēliņ, apstājies. Es tev saku, apstājies, dēliņ. Tu nemaz neizskaties pēc dēliņa. Lēnāk, vecīt. Nāc. Pagaidi, man ceļgals sāp, pagaidi. Vai tu redzi, visur ir Keina Korso. Arī destants mazliet atgādina Keina Korso. Nāc. Tagad izvedīsim Kārlosu pastaigā, brāli. Es viņu aizvedīšu pie konteinera. Tu biji pitbull cienītājs, pēc tam kļuvi par Rottweilera cienītāju. Tagad esi Keina Korso cienītājs. Man viņi visi patīk. Tagad... Kādu dienu Keina Korso beigsies? Apstājies, draugs. Lēnāk, puika. Nu, spēks vairs netur, jā. Jūs vēlt, ejat uz sporta zāli. Ja kāds grib nomest svaru, lai pastaigā ar Kārlosu stundu. Stājies, meitiņ, nestaigā man zem kājām. Vispirms mums pašiem viņu vajadzētu stundu izvest pastaigā. Tad mēs novājēsim. Mēdz paši. Apstājies, meitiņ, apstājies. Tagad pamēģināsim to pie konteineriem. Paskatīsimies, vai viņi pārlieks. Džokeru izlaidīsim pēc tam. Nāc šurp. Tonī, paņem dažas no turienes. Odins ļoti stipri pieķērās Kārlo, jā. Stāvi, meitiņ, neej aiz muguras. Pagaidi, lēnām, tu uzkāp uz ratiņiem, dēls. Lēnām, Kārlos. Apstājies. Ak, cilvēki. Jūsuprāt, kurš ir spēcīgāks, Kārlos vai Odins? Gaidu jūsu komentārus. Stāvi, Destan, viņš ir īstais spēcīgais. Stāvi, īstais, hei! Stāvi! O, mašala, stāvi! Labi, dēls, nomierinies. Gökan, tavuprāt, kurš ir spēcīgāks, Kārlos vai Odins? Destants ir spēcīgāks. Nu, Destants ir cita lieta. Jūs arī rakstiet komentāros, brāli, kurš ir spēcīgāks, Kārlos vai Odins. Abi ir ļoti spēcīgi. Tikai kopā ar Asilu es to pamanīju. Viņš agrāk bija mierīgs, tagad uzbruka visiem. Viņš daudz laika pavadot ar Kārlosu, ir sācis līdzināties viņam. Dievu dēļ, viņš visiem uzbrūk, brāli, viņš vispār nebaidās. Viņš pagriežās pret visiem, pa labi un pa kreisi. Apstājies, hei! Ak, vai! Destants. Destants laikam ļoti iemīlēja Kārlosu, viņš nemaz neatiet no viņa. Dārzā ir atnācis nerātnes bērns, dede pie mums. Tad karam nāk pie meitenes, viņš seko viņai, tas negodīgais dede. Nāc šurp, Kārlos. Tagad lēnām ieliksim šo tur. Gekan, tu ej pirmais iekšā. Pagaid, apstājies, Destan, apstājies. Ej, puika! Vai viņš varētu pārliekt no šajienes? Pārliek, brāli. Kārlos taču nepārlieks. Pārlieks. Kārlis, ļauj man šoreiz cīnīties. Pagājušā gadā tu cīnījies.
Šoreiz ir mana kārta cīnīties. Kur ir mans dēls? Kur ir mans lauva? Grīda ir slapja, viņš nevar paiet. Nāc. Skrien! Skaties, arī šī meita nevar atturēties. Mums ir tas Kāne Korso kucēns, draugi. Viņš ir ļoti pieķēries man mašala. Labi, jaunieši. Karlos, nē! Mierīgi, puika! Arī tev tu tiešām nevar uzticēties. Tu esi tādu pašu augumu kā durvis. Ielaidīsim Asilu iekšā, draugi. Asilu, nāc, meitiņ. Pagaidi, Nataša, Asila, ej iekšā. Ej iekšā, bērniņ, ej iekšā. Asila, jo viņi uzkurina pārējos, lai viņi nesastrīdās. Karlos, vecīt, es eju. Labi. Es eju. Kur viņš ir, dēls? Dievs! Gehans nepieceļās. Kā īsts briesmons, mašalla. Lai šie te paliek. Vai viņš aizbēgs, kā Hektors? Dieva vārds, ja viņš aizbēgs, es neskriešu viņam pakaļ, tas ir skaidrs un nepārprotams. Tu neskriesi? Tu skriesi. Es neskriešu, es to saku skaidri un gaiši. Nāc, iziesim ārā, pamēģināsim, mums būs vairāk vietas. Nāc, paskaties, tu ej pa priekšu. Karlos, tu paliec šeit. Karlos, lūdzu, nemūc prom. Vai tu dzirdēji? Brāl, pasties, tas cilvēks jau ir kā durvis liels. Ja viņi aptver durvis un aiziet. Lai viņš never vaļā durvis. Cerams, ka viņš atvērs un pārlieks pāri, tā man šķiet. Tu saki, ka viņš atvērs? Varbūt viņš atvērs. Apstājies. Kārlos ir īsts vīrs. Kārlos, nelaic no turienes dēls. Viņš man saprata, tagad nelaiks. Tu pēdējo reizi tieši tā pateici arī Hektoram. Es to neteicu Hektoram. Pusotras stundas garumā es sekoju tev. Nē, es to neteicu Hektoram. Ja es teiktu, viņš tā nedarītu. Tagad nāc paņemsim džokeru, paskatīsimies. Karlos, baba, tā vieta ir tev uzticēta. Mājas jaunais sargs. Kas notika, meitene? Nekauņa. Cerams, ka džokers arī to neaizrausies. Tagad ir kārta arī džokeru Hanimai. Arī princes uzbrukums no aizmugures, draugi. Viņa pat savus mazuļus ir aizvedusi uz to vietu, kur ir džokeri. Nāc, džoker. Nē. Nē. Apstājies. Nē, pagaidi. Apstājies, Desta, nebāzies viņam mutē. Ārā ir ļoti bīstami šobrīd. Džokers tagad ir ļoti dusmīgs. Nē, Asi, apstājies, pagaidi. Neuzbrūciet džokeram. Visas ir dominējošas mātītes. Jūs jau zinat, ka arī džokeram ir diezgan slikts raksturs. Cerams, ka viņi nesastrīdēsies. Mēs uzņēmāmies risku, lai redzētu, kā būs, lai mums veicās. Nāc! Asils tur tagad palika. Meitiņ, neej man zem kājām, bēdni. Nāc! Es gribēju to spēlēt kopā ar Karlosu. Šodien mums arī Asilu jāielaiž. Labi, pagaidi, meitiņ, pagaidi. Nekāp man zem kājām! Džokers arī mašala, kā raķete, vai ne? Mana laumīte. Kārlos babi ir riktīgi ieķēries. Pagaidi, paskatīšos. Kārlis viņam neko neteiks, vai ne? Pagaidi, mums jāatbrīvo Asils. Vienu mirkli, Kārlis. Asil, ej tu tālāk. Vai Asils iet tālāk? Kārlis, tu nē. Asil, ej tu tālāk. Sasodīts. Meitiņa, izņemot tevi, Asil, viss jau izgāja. Pagaidi, šoreiz iekšā palika arī Nora. Vienu mirkli. Izvalc Noru ārā. Vai viņi uzbrūk, koža vai laiza? Nav skaidrs, ko Karlos dara, brāli. Meitiņ, nāc šurp, ļauj man noņemt tavu siksnu. Apstāj. Apstājies, meitiņ. Vienu minūti. Apstājies. Hei! Nomierinieties. Paskaties uz to, Destan, kā tur galvu iebāzi. Destan, kā tu tur galvu iespiedu palaidi. Brāli, mēs arī baidamies no Karlosa, arī suņi. Visi tomēr baidās. Viņš uzvedās kā briesmonis. Pasties uz viņš izstās kā dinozaurs. Skaties, viņš pat nekož, jā. Viņš laiza, ko viņš dara, bet dīvaini laiza viņa galvu, labi. Paskaties, nu. Nē. Karlos. Džoker, vai tu dabūji, ko gribēji tā bezdievīgi tikt galā ar bezdievīgo? Skaties, Džokers uzbruka Tysonam, bet tagad viņš šim vairs neuzbruka. Redz, skaties pats. Es jau saku, brāli, bezdievi uzvar. Tikai vēl lielāks bezdievigs. Viņš uz to neko nevarēja pateikt. Džokers uzreiz uzbruka Tysonam, bet šoreiz viņš baidījās, pasties. Paskaties, viņš iet garām zem viņa kājām. Džokeram arī iepatikās, bet, manuprāt, viņš to... Stājies, puika, stājies!
Vecīt, šīs kanlas spēlē mazliet savādāk. Viņš vienkārši ņirgājas par suņiem, kā tu pats redzi. Skaties! Džokers, pie kā tu esi nonākusi, meitiņa? Viņi iepļauj kā džokeru. Viņi spēlējas ar Džokeru kā ar bumbu. Džoker, pie kā tu esi nonācis? Jā, mēs sapārojam Džokeru ar Karlosu, lai veicās. Redzēsim, kāda kucēna mūs sagaida. Karlos, es ešu prom. Karlos! Karlos, nāc! Tagad ātri izvadīsim Karlosu no šejienes atpakaļ, brāli. Labi? Brāli, Karlosam ir tādas siekalas, it kā viņš cilvēkam palīdzētu mazgāties pirms lūkšanas. Viņš visu apķēpā. Viņš ļoti uzmācās Džokeram. Es tikko nogriezu vienu video, bet viņi arī ļoti labi sapratās. Karlosam ļoti labi saprotās ar citiem suņiem, paldies Dievam. Ja vēl ar tēviņiem saprastos, būtu lieliski. Meitiņa, kas notika, meitiņa? Atrodiet arī šai meitenei kādu vārdu, draugi. Šo meiteni es tāpat neatdošu. Pie mums, paldies Dievam, viņas attīstība ir ļoti laba. Neskatoties to, ka viņa tikko izveseļojās no slimības. Viņa ir lieliska. Es gaidu no jums kādu vārdu ieteikumu, kas viņai piestāvētu. Bet lai tas būtu skaists vārds, brāli. Nu, Karlos. Briesmonis Karlos. Briesmonis Karlos pret ēzeļu ienaidnieku Aresu. Ares, esi gudas. Karlos neko nesaka. Paskaties uz viņu, vai redzi? Paskaties uz Aresu. Bokseru lielākā īpašība ir šī, pasties. Viņa sit ar galvu un tad atkāpjās. Hei, Deistan! Eju, paskaties uz Deistanu. Viņš labi uzkurinās, vai ne? Viņš tūlīt metīsies virsū Karlosam. Traks. Hei, uzmanies! Hei, apstājies, dēls, apstājies! Viņš nekoš, tikai ar galvu uztriecās Deistanam. Karlosam nebija nekādas skaņas, pēkšņi šis uzbruka. Godīgi sakot, tas man pilnīgi apstulbināja. Nāc, Karlos! Mēs tikko arī Asilu ieslēdzām. Viņš nāk. Pagaid, dede. Pagaid, tas trakais tagad uzbruks, jā. Un lai viņš arī cips neuzkurina. Dede redzēja, ka mēs filmējam video, vai tad viņš jau neparādīties? Plēc, dede. Pagaid, attālināsimies no dede, brāli. Nāc, Karlos. Nāc, man smukais puika, nāc. Šodien tēdz tevi aizvedīs uz reidu. Apstājies, dede, nē, dede, nē. Nelien viņam klāt, nē, dede. Dede, nē. Dede, nē. Netuvojies, dēls. Apstājies. Kāpēc vectēvs atnāca pie mums? Vēktēvs tagad pats iegrims domās un vēl citus uzkurina. Šoreiz viņa dēļ viss būs kā ellē. Beigtē, veitu prom. Ej, dēls, ļauj man mierīgi izvest Karlosu pastaigā. Pagaid, nāc šurp. Nē, vectēv. Es saku, tev nejaucies, nenāc. Paskaties, brāli, viņš ir uz viņu ieciklējies. Še, Karlos. Viņš uzbuks dēdam. Skaties, dēd, nenāc, apstājies. Neizsniedzēt man Rokiju. Rokija, kas te tev noticis, dēls? Tu esi visu laiku dubļos. Es sev sasmērējis. Mans mīdējs. Pagaid, paskatīšos. Nu, draugi, viņš mani tiešām nogurdināja, es zvēru. Rokijs vai Karlos, kurš kur piekaus? Rokija, sit! Dievs. Karlosam nav nekāda izreģa. Nekādā gadījumā. Apstājies. Apstājies, meitiņ. Karlos arī ir nogurs, viņš palēnināja tempu, vai redzi? Mums viņam mazliet jāpatrenē izturība. Ja sāksim ar kalnu video, es vienmēr ņemšu līdzi Karlosu. Karlos, Hektors, lai viņi mazliet uzdana izturību. Nāc, puika. Jūs atkal pieķēzījāt būrus, zvēru. Es tikko tos nomazgāju. Ir pagājis tikai stunda. Pirms stundas šie būri bija pilnīgi tīri. Ienāc, Karlos. Nē, asil. Nu, draugi, šis asils arī mēģina dzīt prom ēzeli Faisalu. Hektors ir tāds pats, Nora ir tāda pati, Zeina arī ir tāda pati. Šie Keina Korso ir īsti ēzeļu ienaidnieki. Karlos to nedara, bet pārējie dara. Viņi viņam ir uzēdušies. Aleks, nomierinies, meitiņ. Šīs būras arī vēlreiz nomazgāsim, pirms tie pavisam netīri kļūst. Esko! Vai Eskam ir kāds suns, ar kur viņš cīnīsies? Dede. Nāc. Lai viņi tie galā ar dēdu, paskatīsimies. Esko! Esko ir kā lode, mašallah, manam dēlam. Esko, skrien! Kas tur ir, Zeina? Zeina viņam metīsies virsū, jā. Zeina, esi prātīgi, meitiņ. Nekaujieties, palaidņi. Skaties, brāli, katram sunim ir savs raksturs. Viss ir neatkarīgi viens no otra. Nevar vienkārši teikt suns un viss, katram ir savs raksturs un paradumi. Gluži kā cilvēkiem, paskaties. Zeina! Modies, ko? Es prātīgs.
Nāc šurp, nāc. Tagad viņi sāk skautiņu, kāpēc Zeinu viņam pieķērās. Nomazgāsim šos būrus, draugi. Viņi uzreiz visu sasmērējuši. Hektor, baba, vai arī tevi izlaist ārā? Patiesībā mēs gribējām ņemt līdzi Hektoru uz reidu, bet es gribu mazliet pavērot Karlosu. Jo Karlos ir, nezinu, tāds trakāks, dzīvīgāks. Viņam dažreiz nevar saprast, ko viņš darīs. Hektor, tu saproti, bet... Nu, puika, abi divi ir mūsu bērni. Abi ir skaisti, katrs savā veidā. Karlos! Skaties, Karlos kustības ir smieklīgas. Vai sapeti? Kad Hektors ir nobriedis. Tagad arī Karlos izskats ir smieklīgs. Viņa seja kustības, saprati? Tagad tas ir smieklīgi, Hektors izstās stingrāks. Varbūt arī Karlos jums šķiet stingrs, bet man viņš šķiet mīļš un smieklīgs brāli. Vai saprati? Nomierinies, Aleks. Meitiņ, neej pie šī trakā. Šīs trakais uzbruks, šī Aleks māsa ir vistrakākā dārzā. Psihopāts! Zvēri pirms stundas nomazgāja arī šos būrus, brāli. Atkal visus sasmērējuši. Nu, ja dienā apēda 80-90 kg vistas, kas tad lai notiek? Kā motos, mašala! Karlos baba labi izlādāja savu enerģiju. Nu, Joker taču nekož. Arī nav skaidrs, ko viņš dara. Vai viņš laiz viņam seju? Viņš laiz un tad liek mierā. Es jau saku, Karlos kustības ir ļoti dīvainas. Tas ir smieklīgi. Tāpēc es arī saku. Dur, Roki. Nesen ikdien Roki, paskatīsimies. Šo meiteni arī ir sabojājuši. Nora, nāc! Nora, nāc, Nora! Nora, no kā tu baidies? Piemēram, Nora, ja es kliekšu, viņa aizbēgs. Uz citiem es kliedzu, bet pārējie nekaunīgie mani pat neievēro. Nora ir ļoti pieklājīgs suns. Kad es kliedzu, viņi baidās un aiziet, draugi. Eisko, nāc šurp! Eisko! Eisko, nāc šurp! Kur viņš ir? Eisko, nāc šurp, Eisko! Nāc, ļauj man tev mazliet paspēlēties, nāc. Vai viņš iet uz toleti? Tiešām šis motocikls tev labi nodara, vai ne? Jā, labi, ka mēs to izdarījām, brāli. Citādi mums bija ļoti grūti. Tagad es savācu un ar lāpstu paņemu no notekas. Tas man atviegloja dzīvi. Nāc, iesim pie Eskobaru un paskatīsimies. Karlos, es sežu, puika. Labi, Karlos. Esko, nāc šurp. Nāc, Esko, nāc. Viņi spēlēs ar Zeinu. Viņš ļoti mīl Zeinu. Pagaid, pasties, Faisals tu nav, vai ne? Esko! Nāc, dēls. O, viss ir dubļains. Nekādā gadījumā nenāc. Nekādā gadījumā nenāc. Nekādā gadījumā nenāc. Nē. Apstājies. Nē. Atkal dubļos iegājis trakais Eskobars. Man slavēt. Apstājies, nē. Nelēc uzlec virsū man. Skaties, dede uzreiz uz viņu sadusmojās. Es esmu nevainīgs. Ko? Es esmu nevainīgs. Paskaties, ja tas trakais tev uzlēkt virsū, nosmērēt tev visu. Laiks ir augsts, bet viņš atkal peld baseinā, draugi. Eskobars ļoti mīl peldēt. Esko, skrien, izliec savu enerģiju, dēls. Arī šodien gribēju jums parādīt, Joker Hanim, brālis suņu ir tik daudz, kad visus palaid, godu vārds, galva sagriezās. Ar ko lai tieku galā, kur lai dzenos pakaļ, kur lai panāku? Manas smadzenes pilnīgi sajuka. Visi kaut ko dara no savas puses, cilvēkam galvas sajuka. Vai saskaita, brāli, cik kopā suņu ir palaisti? Droši vien ir palaist vairāk nekā 20 suņi. Vairāk nekā 20, un visi ir dominējošas šķirnes. Visi ir traki, katrs savā veidā. Tāpēc. Dārzā ir 3 mazuļi. Tagad, piemēram, es jums video kaut ko stāstu, bet iekšēji domāju, vai tagad Nora viņam uzbruks, vai tas notiks tā, vai Zeina paņems Eskobaru, vai Eskobars sagrābs dēdi. Man tas iet caur prātu, es apjūku, sapratāt? Nu labi, paldies Dievam, šis bija video bez kautiņiem. Džokeres kundzi arī sen nebijāt redzējuši, domāju, parādīšu jums arī viņu. Esko. Skaists puisis Esko, mašala, ļoti jauks bērns, īsts kvalitātes pēcnācējs. Īsts Vācijas dēls, mašala manam dēlam. Zeina laikam grib ar viņu spēlēties, redzi vai ne? Viņa viņu mīl. Nu labi, es jūs visus ļoti mīlu. Neaizmirstiet nospiest patīk pogu un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos. Palieciet veseli, man draugi!